šodien parunāsim par enerģijas apmaiņu. Tā ir tāda lieta, no kura neviens uz šīs planētas vai vispār visas galaktikas, visa visuma nevar noslēpties un nevar nekur. Mēs nevaram paņemt kaut ko svešu un nedot neko pretīm. Tā tas nestrādā. Tātad visas šīs pasaules ir enerģija. Viss vārdi, domas, jebkās, nezinu, tur cukura kilograms vispār nav nozīmes. Atvērtas durvis, tātad jūs arī iztērējat savu enerģiju cilvēkam, tātad palīdzot atveram durvis vai nekādam. Tātad mums ir jāsaņem arī pretīm kaut kas. Tas nav tāpēc, ka mēs to gribam, bet tā tas strādā. Tas savādāk tā nenotiek, jo mēs viens otru papildinam. Mēs viens otru darām labāku, mēs viens otru darām spēcīgāku. Un nav nozīmes, kādā veidā tas notiek. Vai tas ir materiālajā ceļā, vai tas notiek garīgajā ceļā, vai tas vienkārši ir pateicība. Kaut vai pateicības vārdi vienalga ir vienmēr jāizsaka cilvēkam. Ja mēs esam kādreiz izdomājuši, ka mēs varam paņemt svešu kaut ko un tātad nedot neko pretī, tad tas nesanāks, tā tas nestrādā. Jo visums jebkurā gadījumā paņems no tā cilvēka atpakaļ. Viņš paņems un atdos pēc tam cilvēkam, no kura tika paņemts. No tā mēs nevaram izvairīties. Gribēju teikt, diemžēl, bet ne, par laimi nevaram izvairīties, vai ne? Tas pats notiek arī ar domu programmēšanām. Mēs, kad sūtam labas domas, labus vārdus, tad arī visums sarēķina reiz 3 un atsūta mūsu labos domas atpakaļ. Nevis domu formā, viņš var atsūtīt jebkādā veidā. Viņš var atsūtīt materiāli, da jebkā, kas mums ir vajadzīgs, kas mums būs vajadzīgs tajā brīdī, tā viņš arī atsūtīs. Un tā mēs ar domu palīdzību arī veidojam savu realitāti. Tas notiek ļoti, ļoti, ļoti vienkārši. Tur nav nekādas maģijas, nekā tas vienkārši ir. Darīsi labu, sūtīsi labu prom, visums sarēķinās reiz 3, sūtīs tev atpakaļ. Darīsi riebīgas lietas cilvēkiem, nezinu, dabai, vispār da jebkām. Tad saņemsi reiz 3 to visu atpakaļ. No tā mēs redz nevaram izvairīties. Jā. Ja mēs izdarām kaut kādu labu darbu priekš cilvēkam vai priekš kaut kā, tad mums ir jāsaņem atalgojums. Tas notiek arī vienmēr. Ja pat ne no tā cilvēka, tas notiks pēc tam kaut kādu no... Saprotat, ja cilvēks, kurš saņēma tātad labumu un neizteica pateicību par to, tātad neveica enerģijas apmaiņu, no viņa paņems jebkurā gadījumā pēc tam ar laiku. Un arī tas, kurš iedeva to informāciju vai iedeva to kaut kādu darbību vai kaut ko vai ne, vai lietu, nav nozīmes, ko da jebko. Viss, ko tu dod no sevis, tu dod. Tātad tev ir jāsaņem atpakaļ. Un tas pats ir arī otrādāk. Ja mēs kaut kurš no mums neveicam savu funkciju, tā kā mums tas ir jānotiek, tad to mūsu vietā izdara visums, bet jau viņš izdara pēc saviem uzskatiem. Jau viņš izdarīs pēc savām vēlmēm un jā. Kuram tas būs varbūt labāk, kuram tas būs sliktāk, tas jau ir cits jautājums, bet fakts ir tāds, ka tās lietiņas notiek. Un tāpēc, draugi, jā, vēlreiz pieminēšu par jauno gadu, tagad ir tuvojas jaunais gads, sāksim programmēt savas domas, sāksim varbūt sevi kontrolēt, tas jā, ir mazliet tāds smags darbs. Atklāšu tādu lietu, es pats personīgi vai ne, es esmu jau ar ļoti, ļoti daudz ko ticis galā. Daudzas lietas pašas pa sevīm pazuda vienkārši, kad es sāku apzināties realitāti. Ir man tāds netikums pagaidām, es jau gandrīz esmu ticis galā, bet es tad izmantoju kaut kādus lamu vārdus reizē, minimāli ļoti. Un man uz rokas ir tāda gumija, un tād, kad no pāri manām lūpām izsprūk tas lamu vārds, es vienkārši ar to gumiju uzšauju par roku uzsitu. Tāpēc, ka kā mūsu zemapziņa, kā mūsu smadzenes strādā, mēs, kad
tātad pasakam vai izdaram kaut ko, un tajā brīdī saņem ķermenis sāpes, tad zemapziņa nofiksēs to momentiņu, ka nedrīkst darīt tādas lietas. Tas ir par jebko arī to, no kā tu gribi tikt vaļā. Vienkārši var sev tādā veidā ar sāpēm. Tas ir tāds pats vieglākais variants, bet nu arī nevar aizmirst sev uzšaut ar to gumiju, vai ne? Bet tas ir ļoti, ļoti efektīvs. Ļoti efektīvs. Varbūt varat, nevis varbūt, bet būtu ļoti labi, ja pats sev pāris reizes vismaz dienā pastāstītu, cik tu esi labs, cik tu esi mīļš, cik tu esi gudrs, cik tu esi skaists, cik tu esi bagāts. Tas viss ļoti ir efektīvs veids. Un es jau sen zināju šito tādu teicienu, ka cilvēks visu laiku saka, man ir tik slikti dzīvot. Dieviņš paskatījās no augšas un saka, tu saki, tev ir slikti dzīvot, bet tu nezini, kas tas ir slikti, un paņēma izdarīja vēl sliktāk, lai tu saprastu, kas tas ir slikti. Bet cilvēks, kurš saka, ka man viss ir super, man viss ir ļoti labi, Dieviņš paskatījās no augšas un teica, bet tu vēl nezini, kas tas ir labi, un izdarīja vēl labāk, vai ne? Un šito teicienu, kas tas skaitās, es pat zināju, kad es vēl par dvēselēm un par šitām tēmām vispār pat domājis nebiju. Es vienkārši zināju, ka tā tas notiek, es vienmēr esmu pa dzīvi mēģinājis dzīvot, ka man viss ir super, man viss ir labi, bet mēs sev programmējam ļoti daudzas lietas. Tā kā tas ir tas neliels darbs, ļoti neliels, vienkārši vajag saņemties un to darīt. Sev tādu nostāju nolikt, vai ne? Un tas ir ļoti, ļoti easy īstenībā. Tad, kad jūs sāksiet redzēt pirmos rezultātus, tad vispār tas būs wow, un tad jau tas aiziet kā azarts. Prieks dzīvot paliek, prieks dzīvot. Reizēm tu vari būt tādā situācijā, kad reāli nav par ko smaidīt, bet tu stāvi ar smaidu sejā, jo pat tā situācija, ja pat tu esi draņķīgā situācijā šobrīd, tā situācija ir tāpēc, ka ir divi varianti. Vai nu tu pats viņu ar savām rīcībām esi šobrīd izveidojis, vai arī tā situācija ir tevis ieplānota jau dvēseļu pasaulē, saproti? Tā ka jebkurā gadījumā tikai un vienīgi tu esi atbildīgs par saviem darbiem, par savu realitāti. Nu tā kā tā, draugi, mazliet par enerģijas apmaiņu. Ja īsumā, tad tā aizsūtīsi pozitīvo enerģiju, visums sareizinās reiz 3, atsūtīs tev 3 reizes vairāk pozitīvo enerģiju atpakaļ. Aizsūtīsi negatīvo enerģiju, visums sareizinās reiz 3 negatīvo enerģiju, atsūtīs tev atpakaļ. Tā kā veidojam, daramies, skatāmies, ko mēs gribam, ko mēs negribam, un daram savu realitāti, veidojam dzīvi savu skaisti. Jo tikai un vienīgi mēs esam savas dzīves pavēlnieki. Mēs esam daļa no Dieva, un mēs esam stipri, vareni, un tikai mēs veidojam realitāti un ikdienu. Tā visiem!